Zenāls ir ārpus kaimiņu jaunās partijas spēks un ietekme. Politikas vērotāji jau paspējuši kaimiņu nosaukt par populistu, neko vairāk, bet kāpēc mums vajadzīga šāda partija, kas tikai runās, bet neko nedarīs? Jā. Nu, droši vien es viņu būtu pareizi viņu saukt par to rējēju partiju, ja? Tā būtu, man liekas, tas būtu tāds pareizs. Jeb suņu būdas partija. Nu, tā apmēram. Tas tā varētu būt, jā. Nu, kurš ir tas rējējs un kas to suņu būdu tur, tā teikt, ņemās, tas ir zināms, bet vienmēr ir svarīgi, kas ir saimnieks. Gan krancim, gan būdai. Lūk, un tas ir tas galvenais jautājums. Jo vienmēr tur ir redzama tā sāls un tā interese un tās nākotnes redzējums. Un par šo tēmu tie suņu būdas iemītnieki, viņi kaut kā nerunā, izvairās. Nu tad es pateikšu. Tātad to suņu būdu uztur un rējējam pasniedz kaulu ar gaļu, jāsaka gan, ar gaļu. Neviens cits kā starptautiskais blēdis ar tādu visiem zināmu personāžu nosaukumu Ostaps Benders no Ventspils, kurš ir Latvijas ģenerāla prokuratūras uzticamas persona. Viņš ir atvēlējis no viņa kontrolētajām kompānijām pēc manām ziņām ap 2 miljoni eiro, lai būtiski ietekmētu vēlēšanu rezultātus. Un šis suņu būdas projekts no rējēju partijas ir viens no elementiem, bet tikai viens no elementiem lielajā priekšvēlēšanu kampaņā, kura jau ir sākusies. Aktivitātes pret Ventspils mūzikas skolu, tas arī no turienes tiek finansēts. Tā kā nauda ir Ventspils nauda. Nu, lūk. Nu, un tad var diezgan saprotami ir, kādi ir mērķi. Un jāsaka, ka finansēšanas avots ir tas pats, kas Zatlera partijai. Tur lielu atšķirību nav. Ir, bet lielu atšķirību nav. Arī suņu būdas partija tiek finansēta no tiem pašiem resursiem. Tā kā, nu, un, protams, kas pasūta mūziku, nu, tie izpildītāji tā arī dzied. Nu, tā kā tur viss ir skaidrs. Arī personāži, kuri sliktie, tur iepriekš viss ir skaidrs. Numur 1 ir Lembergs, protams, ja, priekšā pakaļā, ar visiem epitetiem, kādus ir jau līdz šim izdomāts un vēl kaut kāds izdomās. Tad, protams, nākošais ir Zaļo zemnieku savienība. Tad, protams, starp tiem ir arī vesels pāris no vienotības. Arī nacionāļi nav nekādi labie. Nu, bet tur notiek tirgus politiskām partijām, ka došu naudu, ja darīsiet to. Nu, pagaidām nav man precīzu ziņu, ar ko kuri vienojušies. Šobrīd lielākais uzsvars ir uz vienotību, kas kļūst par vienotības vadītāju. Vērš uzmanību, vakar bija debate. Nu, kā jūs saprotat, arī tā ir jāfinansē. To vadīja ļoti dārgs žurnālists Domburs. Kā redzat, vadīja vienotības debates, ar to pilnā mērā, tā teikt, apliecinot savu piederību jaunajam laikam un vienotībai, kas arī bija zināms, bet visu laiku tika bazonēts, ka viņš lūk esot neatkarīgs un profesionāls un tā tālāk. Nu, viņš ir profesionāli pasūtāms žurnālists. Sliktī tas, ka ne visi var pasūtīt. Ja? Varbūt ir labi, uzticīgs.
uzticīgs, kārtīgs darba rūķis par labu honorāru, oficiālo un, protams, neoficiālo.